Labdien, es domāju, ka mēs varam sākt šodienas darbnīcu. Jūs varbūt jau pievērsāt uzmanību uz ekrāniem redzamu šodienas programmu. Tad, jūs arī lasījāt programmu e-pastos, tad pasākums apmēram šodien uz 2 stundām. Es centīšos pieskatīt, lai mēs īpaši neiekavējam laikus. Un, ko es vēl gribu pateikt, ka tiešām liels prieks redzēt tik daudz dalībnieku tik kuplā skaitā. Tad, kā pirmo šodien aicināšu Latvijas Universitātes profesoru Jāni Valēni, kurš arī statistisko pētījumu un datu analīzes laboratorijas vadītājs, izveidotājs un vadošais pētnieks. Un Jānis atklās šo pasākumu. Lūdzu. Jā, labdien. Man tā pultiņa bija kur? Rekur, jā. Paldies. Pārbaudīsim, vai strādā. Bet tad labdien, vēlreiz tātad laipni aicināti uz Zinātņu māju. Šī ir jauna ēka, jūs redzat, vispār diezgan iespaidīga. Ja jūs neesat šeit bijuši, es rekomendēju varbūt pastaigāt mazliet arī apkārt, apstīties, kā izskatās. Ir ļoti skaists 8. stāvs, no kurienes redzama visa tāda kā Rīgas panorāma. Mums bija ieplānots jūs tur aicināt, bet tik daudz mēs nevaram tur uzņemt. Tāpēc arī šī ir laba telpa un mēs uzņemam jūs šeit. Ja nāksiet pie mums individuāli, mēs jūs uzvedīsim augšā, parādīsim, kā izskatās Rīga no augšas. Labi, sāksim šo pasākumu. Tātad es sākšu ar savu prezentāciju. Tātad man ideja pastāstīt drusciņi, kas mēs esam, ar ko nodarbojamies un kāpēc tad radās doma par šo pasākumu. Vai es esmu labi dzirdams ar mikrofonu? Vispār dikcija man it kā nav slikta, jo es lasu lekcijas gandrīz katru dienu. Parasti man nav tik lielas auditorijas, studenti kļūst ne tik daudz matemātikā tieši, bet tagad matemātikā un datu zinātnē viņu kļūšu daudz vairāk. Sāksim ar to, kas mēs esam. Statistisko pētījumu un datu analīzes laboratorija tātad dibināta 2017. gadā. Šeit redzama vasarīga aina no šīs ēkas. Un tātad mēs esam fakultāte, sauc fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. Varbūt atcerieties, kādreiz bija fizmati, tagad ir arī klāt optometrija mums vārds. Un mēs atrodamies šeit, tātad ir sava mājaslapa. Mūsu komanda, varētu teikt, ir samērā jauna komanda. Es esmu tas vecākais, bet pārējie ir ļoti jauni, es teiktu, datu zinātnieki, pētnieki, doktoranti, tātad statistikā un datu zinātnes nozarē. Jā, es iešu tālāk. Galvenās aktivitātes. Tātad akadēmiskais darbs ir sastāda, varētu teikt, mūsu viena no galvenajām aktivitātēm. Tāpēc, kad jānodrošina studenti ar studiju procesu, ar lekcijām, ar varbūtību teorijā, statistikā, datu zinātnē, tātad mūsu laboratorijas darbinieki aktīvi iesaistās studiju programmu īstenošanā. Nākošais ir projekti konsultācijas. Mēs nodarbojamies ar konsultācijām. Pirmkārt, pie mums nāk ar visādām konsultācijām, kas neprasa varbūt daudz laiku, un tad nāk ar projektiem, kur mēs sadarbojamies dažādu projektu pasaulē. Arī daram fundamentālos pētījumus matemātiskajā, statistikā, datu zinātnē, plus doktora grādi. Jūs jau redzējāt Leonoru Pahirko, viņa ir grādu pretendente un pabeigs iespējams pēc 2 mēnešiem doktorantūru, tā kā mēs audzējam arī jaunos doktorus Latvijai matemātikā un datu zinātnē. Šeit ir slaids par to, ka mums izdevās viena interesanta lieta. Mēs tātad ieviesām jaunu maģistra studiju programmu matemātika un datu zinātne. Iepriekš mēs saucām vienkārši matemātika. Un tātad mums ir rekords. 2023. gadā šogad iestājās 31 students. Viens pa maksu. Tas ir vispār nebijis notikums. Liela ļoti interese par šo programmu. Tātad tieši matemātika un datu zinātne. Jūs redzat šeit tāds flyers, jeb reklāmas plakātiņš angļu valodā. Tāpēc, ka mēs domājam arī par angļu plūsmu. Nākošu gadu mēs taisamies uzņemt studentus angļu valodas grupā. Un akreditācijas vērtējums ir izcili. Akreditācija ir tikko pieņemta uz 6 gadiem un ir liels intelektuālais potenciāls, par ko arī es gribēju pateikt. Tad viena no hackatona svarīgākām idejām ir iepazīties un pastāstīt par mums, bet arī studentiem daudz ko vajag. Studentiem vajag pildīt prakses darbus, studentiem vajag pildīt bakalaura darbus, maģistra darbus, ja? Un mums ir nepieciešams apvienot dažādas aktuālas problēmas industrijā, valsts sektorā ar mūsu intelektuālo potenciālu, kāds atrodams šajā fakultātē. Ja, un tad tā galvenā doma ir hackathonā risināt šīs jaunas problēmas, reālas pasaules problēmas, bet arī tās problēmas, kuras mēs nevarēsim, visas mēs varbūt atrisināt nevarēsim, mēs būsim iepazinušies un studenti meklēs prakses darbus, ja, maģistra darbus, tur mēs risināsim šīs problēmas varbūt mazliet lokālākā mērogā.
Datu zinātne. Datu zinātne, es domāju, daudz zina mūsdienās, kas ir datu zinātne. Datu zinātne ir matemātika, statistika, mākslīgais intelekts, mašīnu mācīšanās algoritmi, visi šādā smukā bildē kopā. Ja? Tāpēc mūsu studiju programma arī nosedz principā šos virzienus, ka es atceru šo te 3 bumbulīšus. Ja? IT, Math Statistics un Domains Business Knowledge. Spidela pētījuma tēmas, ko mēs pētam? Mēs pētam, mums ir projekti par dažādām tēmām, ir statistiskie modeļi, tad mēs attīstam, palīdzam bankām, apdrošināšanas kompānijām, attīstam modeļus, mūsu studenti strādā statistikas pārvaldēs, daudzi pazīst mūsu studentus no banku un apdrošināšanas sektora. Mums ir bakalaura studija matemātiķis statistiķis, no kurienes jau ļoti daudz studenti ir aizgājuši uz kompānijām, tāpēc mēs esam jau pazīstami šādā ziņā, bet varu pateikt, ka mums aizvien nozīmīgāk, protams, lomu sāk spēlēt mākslīgā intelekta metodas, un te redzams, ka mēs nodarbojamies ar dažādām metodēm, ja, un pašreizējie pētījuma projekti, šeit minēti 5. Pirmo projektu, ko es gribēju minēt, ir tieši no valsts sektora, sadarbība ar valsts kasi, mēs attīstam, prognozējam procentu likmes, un otru varētu teikt, kuru mums realizē zinātniskas Astenes Reinas augsnes. Viņš palīdz izglītības kvalitātes monitorēšanas sistēmas izstrādē, nodarbojas ar aptauju datiem, tieši ar pētījumiem skolās, skolāniem. Tas ir starptautisks tāds projekts. Leonora Pahirko, ko jūs tikko redzējāt, piedalās vairāk diabēta analīzē, Dats Petersona arī diabēta pacientu analīzē. Te ir minēti precīzie projektu nosaukumi, un Artas Augsnes nodarbojas arī vairāk ar šiem medicīnas datiem, agrīnās vēža diagnostikas medicīnas tehnoloģiju izpētē, saistībā arī ar lielo valodu modeļiem, kas mūsdienās ir ļoti aktuāla tēma. Tātad tie ir daži no projektiem, ko mēs nodarbojamies, un par 2 drusku smalkāk. Viens piemērs ir projekts ar valsts kasi, ko es gribēju vienkārši pateikt, ka mākslīgais intelekts rod risinājumu daudzās sfērās, bet, piemēram, šajā projektā mēs izmantojam statistiskus modeļus, matemātiskus statistiskus modeļus, kas prognozē likmes. Tātad tiek izmantots saucamais dinamiskais Nelsona Sīgala faktoru modelis ar Kalmana filtru, un šai gadījumā nav nepieciešami varbūt mākslīgā šī intelekta risinājumi, dažkārt pietiek ar matemātiskiem statistiskiem modeļiem, simulācijām, bet, piemēram, kad mēs ejam uz diabētisko retinopātiju, ko mēs prognozējam citā projektā, te var redzēt bildi ar to, ka diabētiskā problēma ar diabētisko retinopātiju ir vispār diabēta izplatība pasaulē ļoti nopietna problēma. Un šeit mūsu mērķis ir prognozēt diabēta pakāpi pēc retinopātijas. Retinopātija ir acu slimība, kuru diabēts iespaido acis, ja, un var noteikt diabētu pēc idejas skatoties uz acu bildēm vienkārši. Skatoties uz acu bildēm var noteikt diabēta pakāpi. Tātad te ir mūsu mērķis klasificēt diabētu, prognozēt viņu, un galu galā galvenais mērķis ir pateikt klientiem, ja pacientiem, pēc kāda laika viņiem būtu jānāk uz otraizējo apskati. Tas ir tas mērķis, vai pēc 3 mēnešiem, vai pēc pusgada, vai pēc gada. Tas ir ļoti svarīgi no praktiskā viedokļa, lai ārstiem būtu šādas automātiskas detektēšanas procedūras. Ja? Pēc bildēm, pēc citiem rādītājiem pateikt uz pacientam, lai viņš nāk pēc gada vai 2 vai pusgada. Ar to mēs nodarbojamies šeit, un te arī tiešām tiek izmantotas daudzas mākslīgā intelekta metodas. Tātad neironu tīkli, principā konvolūcija neironu tīkli, arī fazī mašīnu mācīšanās metodas. Tad šeit tiešām arī daudz mākslīgā intelekta metodas. Tātad varbūt daži tādi kā secinājumi, tātad svarīgākie ir sekojoši. Tātad mūsu statistisko pētījumu datu analīzes laboratorija nodarbojas ar dažādiem pētījumiem, ar projektiem, ar statistiskām konsultācijām. Mēs gatavojam studentus, tātad bakalaura maģistra līmenī, ja, profesionāļus statistikas, matemātikas, datu zinātnes jomā. Un tā hackathona galvenā ideja ir, kāpēc mēs viņu organizējam un kāpēc mēs saucam jūs arī, lai nākat, un mēs palīdzēsim un arī risināt jūsu problēmas tādas, kad mums aizvien vairāk ir nepieciešamība, tātad, es domāju, saslēgt industriju kopā ar mūsu potenciālu, ar mūsu studentiem, un lai mēs vairāk viens otru pazītu, komunicētu, un tas ir appusē izdevīgi. Un studentiem arī tātad šogad iestājās ap 30 maģistrantiem. Diemžēl jāatzīst, ka ne visi viņi saglabāsies. Ja? Varbūt, teiksim, lielākā daļa saglabāsies, ja? Bet es varu pateikt, ka tas pirmais iespējas ir tāds, ka interesanti, ka atnāca tik daudz. Ja? Mēs esam priecīgi, viņi arī priecīgi, bet
matemātika nav viegla zinātne pēc idejas. Ja? Datu zinātnē pamatā tomēr ir matemātiskās metodas, matemātika, statistika, algoritmi, tas viss ir mazliet sarežģīti. Ja? Un mēs redzam, ka studenti, varbūt ne visi izturēs. Ja? Bet tie, kas izturēs, tie būs ļoti, ļoti labi speciālisti. Ja? Un viņi risinās jūsu problēmas ļoti ātri un kvalitatīvi. Tā kā mums tagad ir tās 30 saucamās budžeta vietas, mēs šogad negaidījām tādu pieplūdumu. Nākošu gadu mēs jau varbūt tās budžeta vietas uz ko papildināsim. Startēsim angļu valodā, tātad mēs gaidām startautiskus studentus arī nākošu gadu. Redzēsim, kā mums ar to ies. Un pēc tam viņiem visiem vajadzēs daudz darba. Tas nozīmē, interesantas problēmas, un tas ir jūsu darbs, piegādāt mums interesantas problēmas, ko risināt, mūsu studentiem, prakses darbi, maģistra darbi, arī projekti, protams. Mēs varam darīt gan konsultācijas, gan projektus, arī no laboratorijas viedokļa. Tā kā tā ideja ir savest kopā studējošos pētniekus, zinātniekus, mūsu šo potenciālu ar jums. Tas ir tā ideja hakatona. Un tātad, protams, par to smalkāk stāstīs jau Aldis Ērglis un citi, bet tātad es gribēju pateikt lielu pateicību tieši Aldim Ērglim, jo mēs, kā saka, bez viņa šādu hakatonu vēl nemākam organizēt. Tā kā liels paldies. Mēs esam jauni šajā sfērā, tas ir pirmais hakatons šajā ēkā vismaz. Un cerams, ka tas viss turpināsies. Jūs zināt, ir 3 posmi, par to stāstīs Aldis Ērglis vairāk, 3 darbnīcas. Un ceru, ka mums izdosies atrisināt jaunas, aktuālas problēmas hakatonā, iepazīties un turpināt sadarbību. Tas ir tas, kas mums... un paldies, es atvainojos, paldies Artim Aksnim, jo viņš ir ļoti liels entuziasms datuzinātnes jomā. Varu pateikt, ka bez Arta tādu entuziasmu liela arī mūsu maģistra programmu daudz palīdzēja taisīt arī šo jauno programmu tieši Artis Aksnis, arī un citi doktoranti un asistenti. Un Leonorai arī liels paldies, doktora grāds pēc 2 mēnešiem, visi par to turam īkšķis. Un, Tad paldies par uzmanību. Šeit jūs redzat tādu vasarīgāku bildi atkal, bet tas ir labi ziemā tādas vasarīgākas bildes. Par mani varbūt telefons, e-pasts, kontakti. Labi, paldies par uzmanību. Pašlaik laikam es beidzu. Es ceru, ka es izpildīju daudz maz savu uzdevumu laikā. Labi, paldies par uzmanību, tad lai visiem izdodas. Liels paldies Jānim. Tad es atgādināšu, ka mums nav īsti laiks paredzēts pēc prezentācijām uzdot jautājumus, bet ja jums rodas jautājumi, piemēram, tieši Jānim vai tieši kādam citam runātājam, noslēgumā mums būs šī jautājuma un atbilžu sesija, tad uz kuras laikā uz visiem jautājumiem mēģināsim atbildēt. Un tagad kā nākamo es aicināšu datu analītiķu kopienas Riga Power BI vadītāju Aldi Ērgli. Lūdzu. Un mana prezentācija. Jā, paldies Jānim par interesanto stāstu. Es jau arī pilnīgi gribēju iestāties iekšā. Ja? Kurš vēl grib neceļiet rokas 30 tikai budžeta vietas? Te vairāk. Jā, ļoti svarīgi. Es domāju, ka tas stāsts tieši ievadam bija super svarīgs, jo tas raksturoja to potenciāli pieejamo resursu, kas ir ļoti svarīgs šāda hakatonos. Un es izstāstīšu par to, kāda ir tā kopējā programma. Iespējams, jūs jau no programmiņas sapratāt, un protams, tā nav pirmā reize, kad mēs Latvijā taisam tādu hakatonu. Kā tas izskatās, kāda ir tā koncepcija, un šodienu es varētu nosaukt par tādu ideju dienu. Šodien ir noteikti ideju diena, un pirmais slaids, ko es gribēju parādīt, ir šis, varbūt pats slavenākais hakatons visā vēsturē, datu analīzes, un tas ir 1 miljona hakatons no Netflixa. 2009. gadā Netflix izsludina hakatonu, līdzīgi tur, kurš piedalīsies, lai uzlabotu Netflix šo te rekomendāciju algoritmu. Tie, kas no jums lieto šobrīd Netflix algoritmu, zinat, ka vislielākā bēda kaut ko vispār uzslēgt. Parasti mēs 10 minūtes brauzējam un tad izslēdzam televizoru. Skatāmies kaut ko citu. Tā ir varbūt problēma. Bet toreiz Netflix izsludina šādu konkursu, un
pats interesantākais noslēdzās pēc 3 gadiem vai pēc 2 gadiem ar normālu rezultātu, bez fantastikas. Un rekur uzvarētāja komanda, kas saņem $1 miljonu čeku, un viņiem galvenais jautājums, ko viņiem uzdeva, viņiem prasīja, nu vai bija tā vērts? Nu, jūs iztērējāt $1 miljonu, kas toreiz likās daudz priekš tāda hakatona, vai bija tā vērts? Kas ir tas iegūms? Un interesantā lieta priekš mums šodien ir tas, ka Netflix atbildēja, mēs uz 3 gadiem mobilizējām visus labākos datu zinātniekus uz pasaules, lai viņi meklē dažāda tipa risinājumus mūsu problēmai. Viņu galvenais iegūms nebija tas gala algoritms. Es domāju, ka viņi jau sen uzlabojuši vēl daudz vairāk, bet viņi tā kā samāca dažādas idejas un piesaistīja uzmanību. Un tas ir tas, ko mēs arī darīsim šajā hakatonā. Ja? Mēs mēģināsim piesaistīt uzmanību, saliksim kopā, teiksim, vajadzības ar ļoti kvalitatīviem resursiem, jo šobrīd es teiktu Latvijā, un kāpēc mēs izvēlamies ir valsts sektora primāri, protams, nevienīgi, bet primāri ir tas, ka tieši tur ir tā vajadzība. Ja, jo šobrīd grūti ir, piemēram, uztaisīt kaut kādu komerciālu proof of conceptu. Ja, piemēram, es atceros, man bija saruna kādreiz ar izglītības ministriju, kur viņi teica, mums gribās uztaisīt tādu, kur algoritms ņem vērā visas apmācība programmas, prognozē nākotnes profesijas un iesaka, ko vajadzētu mācīt šodien, lai būtu skolēni gatavi nākotnes profesijām. Ja? Un arī pat tādu, kur var sākt kaut ko darīt, ja, ir ļoti grūti komerciāli pat uzsākt, jo kuru izvēlēties, kā uztaisīt konkursu un ļoti daudz tādu lietu. Tāpēc es teiktu, ka šī brīža ideālais risinājums ir šāda veida hakatons, kur ir iespēja atnākt ar savu ideju. Vienalga, tā var būt pati trakākā. Ja jums neviens jums neko nepārmetīs, un jūs iegūsiet šajā gadījumā viskvalificētāko, teiksim, potenciāli kvalifikāciju resursu un dažādas idejas risinājumam, kurus varbūt vēlāk jūs aizvedīs pie pilna risinājuma. Nedaudz par hakatonu vēsturi Latvijā. Ja, pirmie hakatoni sākās ar žurnālistiem, kur mēģina deklarāciju datos un dažādas citas tipa datos atrast kaut kādas interesantas lietas. Es arī tajos piedalījos, kur es ar muguru sēžu. Jums jātic. Ticēt nevar nevienam, man var. Tad mēs kopā ar Latvijas Universitāti arī un Microsoftu taisam datu hakatonus Latvijas Universitātes Microsoft Inovāciju centrā. Un viens no tādiem arī pēdējā laikā īpašiem hakatoniem tas ir alternatīvā statistika, kad statistika pārvalde, viņi saka, mēs vairs nevaram taisīt visas aptaujas un tā tālāk. Uztaisam, varbūt mēs varam vākt dažādus datus un verificēt, ka šie dati, no dažādiem datu kopām, principā verificēt un pārbaudīt noteikti statistiskus rādītājus. Jā, un te jūs redzat, kur Žiguras kundze, un atkal es. Jā, tas bija ļoti interesants hakatons, jo tur bija viena arī no komandām uzvarētājiem, kur beigās teica, tā, mūsu ideja viņi analizēja sausās toaletes. Ja, tur ir speciāli dati, sausās toaletes, kur viņas izvietotas, izrādās Rīgā, cik tur tūkstošiem tās sausās toaletes. Kā es domāju, kā saucās viņu tur tā projekts komanda? Hakatons. Ļoti ordināli. Ja, un te viens tāds interesants, lai arī iedotu jums par tām idejām un arī iedrošinātu, jo šodien pasākumu noslēgumā es gaidītu garu rindu šeit priekšā, kur jūs nāksiet un teiksiet, mēs piesakamies, ja, mēs, nezinu, no tādas organizācijas, mēs piesakamies, mēs izdomāsim ideju, mēs gribam piedalīties. Un šis ir The Economist, katru gadu, gada beigās viņi publicē tādu ieskatu uz nākamo gadu, kas notiks. Un viena lapa šī gada ieskatā ir par mākslīgo intelektu. Viena lapiņa. Un viņi saka, mēs izanalizējām un ir trīs tādas auditorijas, kas iegūs no mākslīgā intelekta. Jūs visi zināt, tur ChatGPT, visas lietas. Ja? Un viņi saka, pirmā kategorija - izstrādātāji, programmētāji, jo viņiem ir tas copilots, ja, un dažādi copiloti. Un viņi saka priekšā kodu, ja, tu raksti un saka priekšā kodu. Es pamēģināju, normāli strādā. Un, piemēram, tu vari iedot koda gabalu un saka, uzraksti šim kodam testu. Viņš uzraksta. Protams, tur jāsako līdzi, jo dažreiz viņš uzraksta greizi, bet ok, ja. Tas ir arī viena no lietām, kas jāatcerās. Mākslīgais intelekts
kļūdās. Ja? Kurš ar tām kļūdām stāv? Tātad viņi iegūst, viņi jau produktīvi, un tur arī pelna kāds un tā tālāk. Otrā grupa ir tehnoloģiju giganti, tie, kas uztur to visu, kas hostē, kas griež, kas trenē, tur Nvidia un tā tālāk. Un mēs saprotam, ka mākslīgi to modeļu, lielo, piemēram, valodas modeļu trenēšana ļoti dārgs pasākums un ļoti CO2 neitrāls, ļoti kaitīgs. Ja? Es brīnos, ka Greta Thunberga vēl par to nerunā. Ja, bet viņi arī gūst, jo viņi pārdod, hostē, griež un tā tālāk. Un tad ekonomisti saka, un ir trešā kategorija – visas organizācijas. Bizness, valsts sektors un tā tālāk. Viņi saka, viņi noteikti iegūs 24. gadā, bet mēs nezinām kā. Ja, un tas arī varbūt iedrošinot jūs šodien. Ja jūs vēl nezināt kā, tad tas ir normāli. Vēl viens slaidiņš saistībā, kāpēc tieši valsts sektorā, šo es arī rādīju drusku savādākā formātā, Liktas konferencē, kas bija pirms pagājušajā nedēļā, man liekas. Un arī jūs varat atrast Andrew Ng, ļoti pazīstams mašīnu mācīšanās jomā. Un ļoti svarīgs šis grafiks. Un šis grafiks, ko viņš rāda, viņš principā rāda šeit investīcijas mākslīgā intelektā un atdeve. Kas investē un kurš tad iegūst? Un patiesībā iegūst un vislielākās investīcijas ir lielajos gigantiskajos tehnoloģiju uzņēmumos. Mēs saprotam, ja tu uzlabo nedaudz meklētāju, ja tu nopelni reklāma, vispārējais, ja tu uzlabo nedaudz e-komerciju, Amazonu, atkal papildus pārdošanu un tā tālāk. Un tur ir izdevīgi ieguldīt. No otras puses mēs saprotam, ka mazie, ja, un es ieliku, piemēram, valsts iestādes, vidēji mazie uzņēmumi, ja, šeit, nav valsts iestādē savs R&D, vai ne? Nav tādas nodaļas, nav varbūt arī investīcijas tam, un līdz ar to ir jāatrod kaut kāds cits veids, kā nonākt pie šiem te risinājumiem. Ja, un hackathons, šāda formā hackathons, kā šodien mēs uzsākam, ir, manuprāt, ideāls veids, kā nonākt pie šiem te risinājumiem. Un tagad par programmu. Ja, tad mums ir 3 pasākumi. Pirmais šodienas, tas ir ideju pasākums, kur mēs tā kā jūs izklaidējam un izglītojam, iedrošinam, pastāstam, kur tad jums ir iespēja iesaistīties. Un pēc šodienas pasākuma mēs sagaidām, ka kāds no jums pieteiksies, atnāks pie mums te priekšā, iedot savus kontaktus un teiks, mēs vēl nezinām varbūt līdz galam, ko mēs gribam, bet mēs piesakamies, ja mēs gribam. Jo tie, kuri pieteiksies, ar tiem mēs atsevišķi sazvanīsimies, varbūt satiksimies tur virtuāli klātienē un izstrādāsim to jūsu uzdevumu. Uzdevums ir jāizstrādā līdz 25. janvārim. Un 25. janvārī tie, kas būs no jums pieteikušies un strādājuši pie šī te uzdevuma, savas tās idejas, nāks šeit priekšā, tā kā mēs šodien, un te sēdēs pilna telpa ar šiem te datu zinātniekiem, matemātiķiem. Es domāju, ka ne tikai no Latvijas universitātes, bet mēs arī aicināsim no industrijas, jo parasti uz šādiem pasākumiem nāk ļoti daudz datu entuziastu, tie, kas grib pamēģināt atrisināt, grib sevi pačelenģot un atrisināt kādu reālu problēmu, nevis no grāmatiņām tās. Un tad jūs nākat priekšā un prezentējat savu to ideju, un uz jūsu ideju piesakās komandas, kas risinās. Viņiem būs dots neliels laiks, apmēram 2 nedēļas, lai atrisinātu. Tajā laikā jums jābūt tur pieejamiem, gadījumā, ja kādi jautājumi. Un tad 8. februārī mēs plānojam, mēs atkal visi sanākam šeit kopā, un tad jau tās komandas nāk un prezentē risinājumus, rezultātus. Kā tas ir sanācis? Piemēram, lai saprastu, kā tas varētu izskatīties, vienā no pirmajiem hackathoniem mums izdevās kopā ar Latvijas universitāti un Microsoftu piedalījās tiesu administrācija. Un tiesu administrācija teica, mēs esam noskatījuši Šveicē tādu interesantu lietu, kur kaimiņš, kad grib iesūdzēt savu kaimiņu tiesā, pirms viņš iesūdz, viņš aizpilda tādu formiņu, un formiņā viņam pasaka, cik ilgi izskatīs viņa lietu un cik tas maksās. Lai atrunātu viņu no tās. Tur salauza tur sētu un, vienojieties.
Un viņi atnāca, teica, mums ir 10 000 ierakstu, viņi iedeva datus. Tā jums arī par to jāpadomā, ka viena no tādām nosacījumiem veiksmīgas idejas risināšanai, protams, ka jums ir kaut kādi dati. Ja galīgi nav, arī var padomāt, kā to risināt. Bet viņi iedeva 10 000 lietu datus, civilu lietu. Un tas mērķis bija tas, ka aizpildot šādus te datus, kur, protams, nav ilgums, nospiežot podziņu, tiek prognozēts ilgums šajā gadījumā. Un mēs redzam apbalvošanas ceremoniju, Jānis no tiesa administrācijas, un sanāca rezultāti. Cik es zinu, tiesa administrācija uz šī ieviesa vairākus šos te modeļus, gan lietu sadalījumu pa tiesnešiem, automātisku, gan daudzus citus. Un tas deva tādu impulsu kaut kādu attīstībai, un arī tie rezultāti bija pietiekami labi. Un es arī stāstīšu, ka tas ir brīdis, kad jūs savat kopā ar tiem rezultātiem, un mūsu hakatona parasti nosacījums ir tas, ka visi rezultāti pieder tam idejas autoram. Tad valsts iestāde atnāk ar ideju, tad visi rezultāti, kas tik radīti, ir nonāk jūsu īpašumā, lai nebūtu tur problēmas ar nosacījumiem. Jā. Un tad mēs varam atgriezties pie šodienas kārtības. Lielas paldies, Aldim. Manuprāt, bija ļoti, ļoti interesanti. Tā, joprojām, ja jums radās jautājumi, tad piefiksējiet tos, uzdosim vēlāk. Tagad kā nākamo runātājs aicināšu Latvijas Universitātes doktorantūras studentu Arti Alksni, kurš ir arī statistisko pētījumu un datu analīzes laboratorijas zinātniskais asistents. Un Artis mums pastāstīs par mašīnu mācīšanās un mākslīgā intelekta aktualitātēm. Tās apskatīšos, vai man kamera būs pareizi, jo man vajag citu leņķi. Jā, cerams. Ok, prezentācija redzama un pārbaudam strādā. Jā, kā jau minēju, mani sauc Artis Alksnis. Es pārstāvu Latvijas Universitātes statistikas pētījumu un datu analīzes laboratoriju, un šodien es jums pastāstīšu nedaudz tādu tehniskāku, varbūt ne tehniskākas lietas, bet likšu jums padomāt par lietām. Nebūs ļoti tehniski, mēs neskatīsimies algoritmus, bet, ja jūs gribat, mēs vēlāk varam par to parunāt. Bet, kā jau Aldis arī teica, ir būtiski jums saprast, ko jūs vēlaties, un tad, attiecīgi, mana tēma par to arī būs, lai jums veicinātu to domāšanu par to, ko jūs varat realizēt un ko jums vispār vajadzētu realizēt. Bet pirms tam es gribēju nedaudz piebilst. Aldis minēja, ka jūs varat nākt šeit rindiņā pēc mūsu uzstāšanām. Bet tie, kas nav uz vietas, tie arī var rakstīt mums. Tā kā droši var arī rakstīt. Nav obligāti jānāk rindiņā šeit pie galda, ja jūs neesat uz vietas. Jā, par manu prezentāciju. Tad sāksim ar to, ka pirmais man jautājums, kurš paceliet lūdzu rokas, kurš no jums ir izmantojis ChatGPT vai līdzīgus algoritmus? Okay. Un kuram no jums paturiet augšā rokas un paturiet rokas tie, kuri viņi izmantojuši jūsuprāt efektīvi? Ok, mazāk, bet ir palikuši. Ok, super. Mēs esam šeit, lai jums palīdz. Tas, ar ko es parasti esmu saskāries un ko es esmu redzējis, kad ir ļoti daudz algoritmu. Tagad ir Bard, ir ChatGPT, tad attiecīgi ir tie pamata modeļi, kas viņiem ir Llama, Palm, un jūs varat varbūt pazust tajos lielajos vārdos, modeļu daudzumos, tāpēc es centīšos jums pastāstīt, lai jūs neapmaldītos, lai jūs saprastu un nofokusētos uz to, kas ir pats būtiskākais. Atrisināt jūsu problēmu. Īstenībā nav būtiski, kā jūs viņu risināt ar vienu, otru vai trešu algoritmu. Galvenais ir atrisināt jūsu problēmu tā, kā jums to vajag, lai jums būtu pievienotā vērtība. Tāpēc mēs esam šeit, un tāpēc arī šis hakatons ir uzsākts. Un es sākšu ar to, ka es uzreiz pateikšu, kāds ir mans mērķis. Manai prezentācijai tas, ja jūs gribat kaut ko pierakstīt, jūs varat pierakstīt un padomāt par šiem 2 punktiem un aizmirst visu pārējo prezentāciju. Pirmā lieta ir tā, ka jūs esat tie, kas definē problēmu, jo jūs zinat, kas ir jārisina. Es nevaru atnākt pie jums un pateikt, kā darīt kā uzlabot jūsu procesu, jo es viņu nezinu. Un otrā lieta ir, kad jāatcerās, ka
nevienmēr tas risinājums būs tik sarežģīts, kā varbūt algoritmiski sarežģīts. Par to, kā tas datu ziņā būs sarežģīts, to es pastāstīšu nedaudz vēlāk. Bet nevienmēr tas ir tik algoritmiski sarežģīts, kā tas varētu sākumā šķist. Tātad tās divas lietas. Nedaudz par to, par terminiem ir mākslīgais intelekts, kas ietver lielu daļu no visa, ar ko mēs saskaramies. Tad ir mašīnu mācīšanās, kas ir neliela tā kā apakškopa, neironu tīkli, un tad apakškopa ir dziļās mašīnu mācīšanās algoritmi. Un vēl apakškopa tagad ir populāri ir ne dziļie, bet lielie valodu modeļi, tādi kā ChatGPT. Par prezentācijas saturu apskatīsimies no sākuma ChatGPT un Gemini algoritmus, kas ir tādi divi nesen iznāca jaunais Google algoritma papildinājums, un viņš ir diezgan spēcīgs. Paskatīsimies, kā viņi izskatās. Tad iesim nedaudz, paskatīsimies uz mašīnu mācīšanās algoritmiem un viņu pielietojumiem. Tad tālāk būs automatizācija, un ja jūs pamanat, tā tendence ir no sarežģītāka risinājuma uz netik sarežģītu un uz ļoti vienkāršu risinājumu. Mēs paskatīsimies, kāpēc es tieši tā arī saliku. Un 5. tēmā paskatīsimies, un es gribu pievērst jums uzmanību par tādu lietu kā MLOps, kas ir diezgan būtiska lieta, un beigās par procesiem un to automatizāciju. Un pats pēdējā būs ļoti būtiska lieta, kas ir vajadzīga visos iepriekšējos soļos, un kam būs jāpievērš uzmanību, ko arī Aldis iepriekš minēja, dati un procesi, ko jūs gribat atvieglot vai uzlabot. Tātad pirmā lieta ir paskatīsimies par sarežģītiem algoritmiem, ko mēs visi daudz vairāk vai mazāk esam lietojuši vai dzirdējuši. ChatGPT un Gemini. Šie te divi giganti ir lielie valodu modeļi, kas spēj strādāt gan ar teksta datiem, tagad jau arī ar video, ar bildēm. Un viņi diezgan spēcīgi, bet jautājums beigās ir, kā viņus pielietot, lai uzlabotu ikdienas procesus. Es parādīšu piemēru, kur man bija diezgan liels pārsteigums, kad jaunais Gemini var faktuāli izvilkt informāciju latviešu valodā. Es pārbaudīju tieši šo pašu jautājumu uz ChatGPT. Viņš izdeva nepareizu atbildi. Bet šeit es uzjautāju latviešu valodā par statistikas laboratoriju. Mēs neesam tik populāri, tāpēc man likās, ka atbilde nebūs pareiza, bet viņš izdeva diezgan precīzi atbildi. To, ko viņš pēc tam izdeva nepareizi, kad es uzjautāju, kas ir laboratorijas vadītājs, to viņš nezināja. Bet tik tālu viss ir kārtībā, jā. Tā kā ir kur augt, bet jā. Tas man likās ļoti interesanti. Tā kā latviešu valodā mēs arī varam lietot, bet uzmanīgi, ļoti uzmanīgi. Tad jā, tad šie tie divi tādi giganti, kas pašlaik ir, ko var lietot lietotāji, tad viņiem ir apakšā viņu bāzes modeļi, ko attiecīgi jūs arī varat iespējams arī izmantot, lai taisītu risinājumus priekš sevīm. Piemērs ir par tur risinājums, kas var palīdzēt jums, pieņemsim, jūsu ikdienā, kā piemērs varētu būt šiem te algoritmiem, ir pieņemsim teksta tā kā apkopojums. Es šī piemērā paņēmu rakstu par mašīnu mācīšanos. Es iedevu šo rakstu un ļoti vienkārši uzjautāju, lai šis teksts tiktu apkopots. Un, attiecīgi, es iedevu tieši tādu pašu prasījumu abiem algoritmiem. Protams, te var runāt par to, ka var uzlabot arī šo prasījumu, lai uzlabotu kvalitāti, bet ne par šo ir runa. Rezultāts ir, var redzēt, ka viņi ļoti atšķirīgi. Ja mēs paskatāmies uz ChatGPT, viņš uzreiz izdod rezultātu pa punktiem, Gemini izdod vienu teikumu. Te jautājums, jā, ja mēs jautājam varbūt nedaudz savādāk, viņš varētu izdot savādāk. Es atkal sapratu, ka man vajag nedaudz tā kā plašāku izklāstu Gemini gadījumā un uzjautāju, lai izdod pa punktiem apkopojumu. Bet jā, šādi viņi izskatās, strādā viņi abi labi. Jautājums ir, kurā brīdī jums, kā viņš var noderēt. Jā, šie attiecīgi ir tādi lielie modeļi, bet pastāv, un jūs iespējams esat dzirdējuši, ir modeļi, kas varbūt
nav tik populāri, bet kurus var izmantot savām vajadzībām, ja jums ir lokāli, tad lieliem valodu modeļiem eksistē arī variācijas. Šeit ir tāds koks, kas parāda, kādi ir tie lielie atzari, no kurienes kuri algoritmi ir cēlušies. Es prezentāciju arī pēc tam varu nosūtīt, ja kādam interesē, un tur arī links ir uz modeļiem, modeļu sarakstiem, kur var apskatīties, ja jums interesē. Bet jā, tas, kāpēc es šo rādu, ir tāpēc, lai parādītu, ka tas algoritmi ir ļoti daudz, un viņi attīstās. Šeit var redzēt, ka tā attīstība no 18. līdz 23. gadam ir ļoti, ļoti strauja, un modeļi paliek arvien vairāk. Un tāpēc ir ļoti būtiski jums fokusēties nevis uz to, kādu modeli jūs izmantojat, bet kādu problēmu jūs gribat atrisināt. Jo modeļi ir, jautājums ir, ko jūs gribat atrisināt, un tad piemeklēt, kas jums var dot, kurš modelis jums var dot to rezultātu, kas jums ir vajadzīgs. Nākamā lieta, mēs runājam par sarežģītiem algoritmiem, kas var apstrādāt dažādu veidu datus un izdot rezultātus, kas varbūt nav tik advancēts vai sarežģīts, ir parasti, tagad jau runājot tā kā parastie mašīnu mācīšanās vai statistiskās mācīšanās algoritmi, kas pašlaik varbūt tiek nolikti otrajā plānā, bet īstenībā liela daļa lietas tik un tā tiek darīts ar šiem algoritmiem. Un mēs pēc tam pastāstīšu, ka tālāk kādi ir algoritmi. Bet jā, šāds izskatās tie, kas varbūt nav pazīstami ar mašīnu mācīšanos. Šis ir grafs, kas parāda dažādu veidu mašīnu mācīšanās veidus un algoritmus, algoritmu tipus. Un attiecīgi šie tādi targetēti algoritmi, kas atrisina konkrētu problēmu, nevis kā ChatGPT, kur var uzjautāt segmentē man apkopo datus, izdod rezultātus. Šeit attiecīgi mēs izmantojam konkrētu algoritmu konkrētam uzdevumam. Un, ja jums ir konkrēti definēts uzdevums, šāda algoritma strādās labāk, visticamāk, nekā ChatGPT. Un būs daudz pielāgojamāki un fokusētāki. Un es ieliku lineāro regresiju, tāpēc, ka liela daļa problēmu nav jāsarežģī, jo, ja mēs uzdodam kaut kādu uzdevumu ChatGPT, mēs nezinām, kā viņš nonāca līdz secinājumam. Ja mēs iedodam datus par pārdošanu un uzjautājam, kāda ir prognoze nākamajiem 3 mēnešiem, viņš izdos rezultātu, varbūt precīzu, bet jums, ja jūs esat speciālisti vai vadītāji, jūs gribat zināt, kāpēc. Ja to informāciju var izvilkt un iegūt, jums interesēs, kāpēc, kas ir tas būtiskais faktors. Un lielākoties vai bieži mēs varam izmantot modeļus, kas ir izskaidrojami. Šī gadījumā mašīnu mācīšanās, jeb statistiskie modeļi kā lineārā regresija, vienkāršs modelis, ļoti interpretējams, un jūs varat pateikt, kurš faktors kā ietekmē jūsu prognozi. Šeit ir praktisks piemērs, ko es taisu. Šie ir dati, tā kā temperatūras dati leduskapiem, viņiem ir svārstības, viņi neizskatās varbūt tik prognozējami, bet es taisīju salīdzinājumu, kurus salīdzināju parastos statistiskos modeļus ar līdzpat neironu tīkliem. Visi performēja diezgan labi, ja pie tā piestrādā, bet izskaidrojamāki bija statistiskie modeļi, un ar viņiem varēja ļoti labi un ļoti precīzi noprognozēt šādu veidu problemātiku. Bet jā, tas tādā ziņā mana rekomendācija ir izmantot pēc iespējas vienkāršākas metodes, ja tas ir iespējams, nevis uzreiz izmantot ChatGPT vai kaut kādas neironu tīklu modeļus. Automatizācija, tā ir vēl vienkāršāka, tā kā salīdzinoši algoritmiski vienkāršāka lieta uz likumiem balstītas darbības, kas var jums palīdzēt atvieglot procesus. Diezgan bieži jūsu darbības vai kaut kādus procesus vai lēmumu pieņemšanu var atrisināt, uztaisot uz lēmumiem balstītu lēmumu pieņemšanu, tā kā rule-based. Ir if, then, else. Un nav jātaisa sarežģīta algoritmi, un sākotnēji pat ar šo pietiek, lai iegūtu vislielāko pienesumu. Un pēc tam, ja jūs gribat vēl uzlabot, vēl precīzāk dabūt, pēc tam tad var taisīt un skatīties tālāk sarežģītus algoritmus, ko mēs iepriekš skatījāmies mašīnu mācīšanos vai jau dziļo mašīnu mācīšanos. Jā, šeit ir piemērs,
ne piemērs, bet tāds kā ilustrācija, kad nevienmēr mums vajag taisīt algoritmus sarežģītus, dažkārt mums vajag vienkārši uztaisīt automatizētu procesa izvērtēšanu uz kaut kādiem tā kā pārbaudēm balstītu, un attiecīgi tad tiek pieņemta lēmums balstoties uz kaut kādu kritēriju, ko ir nodefinējis eksperts. Pēc tam, protams, to var novalidēt un pārvērtēt, bet jā. Piemērs automatizācijai man vienā no maniem iepriekšējiem, agrāk, kad es strādāju uzņēmumā, man bija uzdevums iet cauri žurnāla failiem un apkopot kļūdas. Tas iepriekš pirms es sāku strādāt, tika darīts manuāli. Es uzreiz saskatīju, ka tas ir diezgan definējams uzdevums un automatizējams. Es uzrakstīju skriptu, un tad nākamajā reizē, kad man nākamajā mēnesī vajadzēja apkopot šos datus, es palaidu skriptu, šis salasīja un izdeva man rezultātu. Un es varēju aiziet, tikmēr iedzert tēju vai kafiju. Un nākamā lieta, tad mēs esam izgājuši cauri par algoritmiem. Būtiska lieta ir MLOps, kas, manuprāt, paliek arvien aktuālāka. Ja mēs runājam par algoritmiem, lai kāds būtu algoritms, mums viņš ir jāuztur. Un jo viņš ir sarežģītāks, jo sarežģītāk šī uzturēšana, validācija un viņš ir vairāk jāuzmana. Un tāpēc arī paliek populārāks mašīnu mācīšanās operācija, tā kā vadība, kas nosedz dizainu, izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu. Par šo diezgan daudz es nestāstīšu šodien, bet tā ir arī lieta, ko mēs cenšamies un ko mēs centāmies ieviest jaunajā maģistrantūrā, lai speciālistiem būtu uztveri par to, kas ir vēl jāzina, izņemot uztaisīt algoritmu. Jo uztaisīt algoritmu var gandrīz jebkurš, kas var atvērt pārlūku programmu uz viegliem datiem, ieiet iekšā, uztaisīt algoritmu. Izaicinājums viņu ir piegādāt, novalidēt un uzturēt. Un šī tā lieta, par ko arī ir jādomā, ja jūs domājat ilgtermiņā par risinājumu, tā ir lieta, kas jums radīs visticamāk lielākas galvas sāpes nekā paša algoritmu uzturēšana. Izņemot, varbūt lielākas galvas sāpes būs par datiem, bet tas būs droši vien bišķiņ vēlāk. Procesi un to automatizāciju. Šeit es gribu likt uzsvaru uz to, ka jūs, kā speciālisti un vadītāji, esat tie, kas var nodefinēt, kas tad ir jārisina un kā tam būtu jāizskatās. Jums ir jāsaprot, kas ir tas uzdevums un kāds ir tas iegūms no tā visa, lai iedot uzdevumu un saprastu, kādu problēmu jūs gribat atrisināt. Un tad, attiecīgi, speciālisti, kas strādā pie šī risinājuma, tad, attiecīgi, jo labāk jūs nodefinējat problēmu, var palīdzēt jums saprast, kā to atrisināt. Un šīs prezentācijas mērķis man bija jums pavērt, lai jūs padomājat par to, ka kaut kādām lietām, ko jūs varbūt varētu savā ikdienā mēģināt vai nu automatizēt vai uzlabot, izmantojot vai nu automatizāciju vai attiecīgi mašīnu mācīšanās risinājumus. Šeit es redzēju un šeit es īstenībā ieliku vienu no piemēriem. Man liekas, ka cilvēks, kas šo uztaisījis, viņš arī ir pieslēdzies. Es nesen ar viņu iepazinos, un viņš parādīja man risinājumu, kas ir salīdzinoši vienkāršs, bet dod ļoti lielu pievienoto vērtību. Šis ir risinājums, kas parāda transakcijas, un lai meklētu money laundering, naudas atmazgāšanas, naudas atmazgāšanas kaut kādas operācijas vai schēmas. Un šīs te grafiks vienkārši vizuāli labi uzkonstruēts, kā grafs, attēlojot transakcijas, spēj atrast ceļus un izmantojot grafu teoriju, tad attiecīgi atrast slēgtos grafus un izmantojot, ja tur pieliek klāt vēl matemātiskās metodas, ļauj veikt papildus analīzes, bet virspusē attēlojot tā kā vairāk, pieņemsim, ir viena persona, un tad ir transakcijas, kas ir nākušas tieši no viena tiešā tā kā avota, un tad ir vēl no nākamā šo informāciju, ja neattēlo, ļoti grūti apskatīt datos. Un šeit tas ir atrisināts ļoti eleganti, attēlojot, pieliekot klāt vēl vizuālis, kas izceļ kaut kādas lietas, un tādējādi iegūstot ļoti labu risinājumu, kas palīdz atvieglot darbu analītiķiem.
Un otra lieta arī no šī paša cilvēka. Viņš man parādīja ļoti vienkārši risinājumu par to. Viņam bija vēl risinājumi par dzīvokļu cenām. No SS ielasīti dati par mašīnām un mašīnu cenām. Pieejami dati, jebkurš to var izdarīt un izvērtēt, vai viņš pērk mašīnu par tirgus cenu vai pērk zem tirgus cenas. Un pēdējā lieta, es domāju, ka man vēl cik man laiks. Es to tās arī beidzu. Jā. Pēdējā lieta, būtiskākā lieta ir dati un procesi. Šo bildes es ielicu vairākās prezentācijās. Un dažkārt cilvēks smējās, dažkārt cilvēki nesmējās. Tad es domāju, vai nu viņi saprot, cik tas ir drūmi, jo datu kvalitāte ir būtiska, vai nu viņiem tas nav tā aktuāli. Bet tā doma ir šeit tāda, ka parasti ir par lietām tiem, kam tās ir. Viņi saka, tas nav būtiski, bet neviens nesaka, ka datu kvalitāte nav būtiska, jo tad, kad mums ir vajadzīgi kvalitatīvi dati, tad tā ir ļoti liela problēma. Kamēr mums viņi nav vajadzīgi, mēs varam iztikt, un mums ir viss kārtībā, un mēs domājam, ka mums ir labi dati. Un tā būtiskā lieta ir, vismaz no manas skatījuma, ir trakākais ir tas, ka nevis tad, kad jūs zināt, ka jums ir slikti dati, bet tas, kad jūs domājat, ka jums ir super dati, bet jums viņi tādi nav. Tā ir vislielākā problēma, un īstenībā, ja tie, kas sāks darbu ar mums šeit šī hackathonā, šis varētu būt viens no izaicinājumiem šos datus dabūt kvalitatīvus, un šis arī varētu būt, ja arī nesanāks risinājums, šis varētu būt arī jūsu tāds kā iegūms, ka jūs saprotat, hei, jā, īstenībā man nav tik labi dati, lai es varētu uztaisīt risinājumu, ko es vēlējos, bet es zinu, ko darīt, lai pēc tam es ievāktu datus un šo risinājumu varētu atrisināt. Tas būtu tas būtiskākais, ko jūs arī varat paņemt, ja jums gadās tā, ka dati neļauj atrisināt. Un šeit būs slaidīši, kā dati nonāk no tādiem kā jēldatiem līdz jau interpretējumiem datiem, interpretējumai informācijai. Un pēdējā lieta ir, es gribēju vērst uzmanību, ka pašlaik tiek veidota Eiropas Savienības mākslīgā intelekta akts, kas turpmāk nākotnē var ietekmēt, kā mēs lietojam, kā mēs operējam ar mākslīgo intelektu. Un pašā nobeigumā, lieta, ko es gribēju pateikt, atgādināt arī sākumā, ko es teicu kā galveno mērķi. Jums jāsaprot, ka jūs esat kā eksperti, un jūs definējat risināmo problēmu. Un bez jums šī problēma ir principā neatrisināma. Paldies par uzmanību. Liels paldies Artim. Diezgan labi palīdzēja orientēties algoritmu jūrā, es ceru, bet mums ir atļauta ekskluzīva iespēja uzdot pāris jautājumus. Jā, jo varbūt tā kā specifiskākas tēmas. Jā. Sveicināt, mani sauc Arturs Polkarpovs no Varama. Lūgums jautājums, vai varēsiet padalīties ar tām prezentācijām, ko jūs šodien prezentējat kopējā čatā, vai nosūtīt, tad super. Jā, tas bija vispārīgs jautājums. Prezentācijas noteikti būs nosūtītas visiem interesantiem. Par to komentējot, es arī tāpēc man bija ielikts tas slaids. Es ļoti daudz negribēju par to runāt. Ir viens cilvēks pacēlis roku, es skatos attālinātu tūlītās. Arī centīsimies atbildēt, bet tā, un ja kas neuztraucieties, mums vēl būs pēc tam pusstunda laika pēc nākamā runātāja, laikam pēdējais, tā kā, tad mēs varēsim arī vēl jautājumus. Atbildēt uz vēl jautājumiem. Tāpēc es izliku šo, un šie te ir divi saiti, kur ir pieejami gan atvērtie modeļi, un tos jūs varat arī likt uz sava
uz sava datora, uz saviem dzelžiem, un viņi, principā, datus nedod nekur uz āru. Tā kā tādas opcijas eksistē, un viņus var izmantot. Jautājums, jā, tad ir attiecīgi, kāda problēma jūs risināsiet, un tas var aizņemt nedaudz vairāk tehnisko darbu, lai viņu pielāgotu, uzstādītu un uzraudzītu. Un tad, attiecīgi, tad iekšienē arī tas, kas ir tādiem modeļiem kā ChatGPT un Bard, ir tas, ka viņi jau ir domāt priekš lietotājiem, viņiem ir papildus aizsardzības uzlikts pa virsu. Ja jūs, piemēram, runājat par kaut kādiem modeļiem, kuri nav, pieņemsim, cenzēti, un jūs to palaižat arī savā iestādē, tad ir jādomā, kā viņu ierobežot, lai jūs, pieņemsim, darbinieki, ja viņš strādā jūsu iestādē, lai viņi nejautātu kaut kādas lietas, ko viņiem nevajadzētu jautāt. Tās būtu arī būtiski, un tas sarežģīja situāciju, bet tas ir izdarāms. Tas noteikti ir izdarāms, un tādas opcijas ir, un viņas ir ļoti daudz, un paliek arvien vairāk un vairāk. Man liekas, tas pats uz to pašu, tas modelis, kas apakšā ir Bard, man liekas, bija Palm, viņš arī ir pieejams, un man liekas, Facebookam arī ir modelis, kas ir brīvi lejupielādējums, un jūs viņu uzliekat uz saviem serveriem un ar viņu darbojaties. Tā kā, jā. Vai es atbildēju uz jautājumu? Tas ir tas ļoti labs jautājums. Atkarībā no kādu modeli jūs izmantojat. Viņiem ir vairākas versijas. Lielāki, vidēji mazāki, un jūs varat noteikt arī uz mazākas ierīces. Ir pat tādi modeļi, ko jūs varat uzlikt uz savu portatīvā datoru, kurš iet uz jūsu datoru. Viņš, protams, nebūs tik jaudīgs kā lielie modeļi, bet noteikti tādas iespējas ir, un tas ir atkarīgs arī no jūsu tās problēmas un cik viņi sarežģīta. Tas ir vesels process, lai saprastu, un tad attiecīgi izlēmtu, kurš ir tas piemērotākais. Varbūt ātri varam vienu jautājumu, vai pēc tam? Tā, jā, tas ir atgādinājums vēl tiem, kas ir pieslēgušies attālināti, tad ir poga Q&A, ja, kur tad jautājumi un atbildes, tad var ierakstīt čatā, ja, pēc tam jautājumu atbilžu sesijā. Ja būs laiks, mēs viņus nolasīsim. Jā, paldies. Un kā nākamo es vēlreiz aicinu Aldi Ērgli, kurš mums pastāstīs par dažādiem mašīnu mācīšanās un mākslīgā intelekta pielietojumiem un dažādām iespējām valsts sektorā tieši. Jā, paldies. Var palūgt tevi uzlikt prezentāciju. Jā, tikmēr mēs jau tuvojamies noslēgumam pasākuma. Jā, diezgan ātri viss notiek. Jūs tādā ekspresa tempā sapratāt, kur tad jūs esat nonākuši, par ko mēs šeit runājam. Tad ļoti tādā kompaktā veidā sapratāt visu par visiem algoritmiem. Tagad jūs jau varat nokārtot pirmo kursu, droši vien, ja, saprotot. Un nākamais loģiskais posms mums vajadzētu drusku padiskutēt un saprast, praktiski, ko tas nozīmē. Tas ir tur, prognozēju kaut ko, klasterēju, ko tas nozīmē praksē. Ja? Un ja tā drusku iezīmējot kaut kādas vienkāršas lietas, par kurām jūs varat iedomāties, un kosmosu, ja? Piemēram, vienkāršas lietas, ko jūs varat nākt kā ideja un to atrisinās, ir, piemēram, absenteisms. Tas ir, ja jūs gribat prognozēt, kurš no jūsu kolēģiem, darbiniekiem saslims, tur neieradīsies darbā, vai pat vēl kaut kas, ja, tur dosies bērnu kopšanas atvaļinājumā, ja, to var izdarīt. Un tā ir tāda plus-mínus vienkārša tēma. Es atceros, ka savā laikā uzņēmums Cityco veica šo tādu analīzi savos darbiniekos, un viņi atklāja sakarību. Viņi teica, ka viņi atklāja sakarību, ka slimība, dodās tādā slimības atvaļinājumā, bet slimības, teiksim, prombūtnē pēc tam, kad strādā virsstundas projektā. Viņiem izveidojas tāda sakarība. Ja? Bet tās ir vienkārši lietas, ko var prognozēt. Kosmos ir
Es atceros, kad vienā uzņēmumā es stāstīju par RPA robotiem, kad jūs varat tur pierakstīt scenāriju un robots jūsu vietā, piemēram, no Exceļa tur ņems par indiņai un vadīs iekšā tur programmā, SAPā vai Horizonā. Viņi tādi, wow, forši. Var tā, viņi saka, ka mēs uzliekam kameras, tajā tur, kur viņiem operators sēž. Kameras filmē viņus 2 dienas, mākslīgais intelekts analizē to visu filmu un datus, un tad automatizē visu. Ja, tādus lūdzu nenākiet ar tādām idejām, tas ir kosmos, kā es saprotu. Tādu labāk nē. Tā, un tad pirmais, ko es izslēdzoju. Pirmais, es iedošu tādu lasāmvielu. Tā, jā, pārslēdzās. Lasāmvielu šī nav tehniska lasāmviela. Tas ir, jūs varētu, ja jūs gribētu vairāk saprast par tādu analīzi, mākslīgo intelektu, mašīnu mācīšanos un tādiem biznesa pielietojumiem un principiem. Tās ir tādas grāmatiņas, varbūt izņemot drusku tehniskāka, bet visas pārējās ir tādas, kas jums dod tādu ieskatu, sapratni, ko tad vispār, vai jūs domājat par kosmosu vai nē. Tā būtu pareizāk, kad izlasot kādu no šīm grāmatām, jūs sakat, ok, pirms tam es domāju vairāk par kosmosu, tagad par tādām vienkāršākām, risināmām lietām. Jā, it sevišķi varbūt tā pirmā interesanta grāmatiņa par cēloņu sakarībām, izlasot to vispār negribās par mākslīgo intelektu domāt. Un, protams, mēs redzam šos daudz dažādus pielietojumus. Un tas, ko Artis minēja ar šiem te algoritmiem, ja, protams, ka katram algoritmam pretī ir kaut kāds pielietojums. Ja, piemēram, šeit ir tāda tabuliņa, ja mēs skatāmies uz klasteringu, ja, jeb tur pudurēšanu, kas ir viens no tādiem algoritmiem. Kas ir tie praktiskie pielietojumi? Mēs varam segmentēt mūsu klientus, mēs varam segmentēt darbiniekus, iedzīvotājus, ja, tur iestādes, pašvaldības un tā tālāk. Ja, tad katrs no algoritmiem mums patiesībā ļauj darīt kaut kādas praktiskākas lietas. Un es vienkārši gribu iedot dažus tādus piemērus, ar kuriem esmu pats saskāries valsts sektorā, it sevišķi un varbūt ne tikai, kas varbūt tiek implementēts, lietots un par ko arī var padomāt. Viena no stabilām lietām, par ko domāt, saucās Intelligent Document Processing. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katram dokumentam ir kaut kāds dzīves cikls, vai ne? No sākuma jums viņu atsūta, ja jūs viņu iegūstat, izveidojat, tas ir varbūt līgums, reiķins, ļoti daudz dokumentu. Un tad ar tiem dokumentiem daudzas lietas jādara. Un katrā šajā dokumentu jomā jāsaka, ka šie tehnoloģijas attīstījušās tik ilgi, tik tālu, ka mēs varam atpazīt tekstu, mēs varam no teksta izvilkt ārā mums interesējošos vienības. Ja? Piemēram, apdrošinātāji izmanto tādu lietu, ka tad, kad viņiem piesaka gadījumu apdrošināšanas, atnāk tur, piemēram, 10 dokumenti, dažādi. Ja? Tur tas saskaņotais paziņojums un tur vēl viskādas lietas. Un algoritms spēja ne tikai no attachmentiem viņus izgūt ārā, bet, piemēram, aizpildīt iekšējo pieteikumu formu un pateikt, kas trūkst, un aizsūtīt varbūt uzreiz jautājumu, kad, atvainojiet, bet trūkst tāds dokuments vai tāda ziņa. Tādas lietas var automatizēt. Tad visu, ko jūs varbūt šobrīd darat ļoti daudz ar dokumentiem, tie varbūt arī Excel faili, ja, kur, jāapstrādā, kaut kas jāatrod un jāpārbauda un tā tālāk, to visu var darīt. Kas ir jāpadomā, kas ir jāņem vērā, kad jūs domājat par tādām idejām, nedomājiet par pilnīgu automatizāciju. Domājiet par to, ka jūs izstrādāsiet rīku sev, tas vislabāk ir sev mīļajam, ja, rīku, vai savam kolēģim. Ja, tad kādam darbiniekam, jūsu kolēģim, kas ar to strādās. Jo mākslīgais intelekts, neviens algoritms nav 100% precīzs. Līdz ar to nedomājiet, ka mēs uztaisīsim algoritmu. Protams, hackathonā tas ir kosmos. Uztaisīsim hackathonu algoritmu, ieviesīsim dzīvē, un tur, 10 cilvēki varēs darīt kaut ko citu. Nē, tas ir kosmos, jā, atkal atgriežoties. Bet domājiet par to, kā cilvēks izmantojot kaut kādu speciālu superrīku, ja, un šeit mēs runājam, ja tas rīks spēj tur analizēt ar gaismas ātrumu tekstu, droši vien gaismas tas nav, ja? Gandrīz ar gaismas ātrumu tekstu un vēl visu kaut ko, ka tas kaut kādas superspējas, ja, dod. Tādā griezumā domāt.
Un šī te izgūšana, piemēram, entity recognition arī ļoti populāra lieta, jo, piemēram, jūs varat uztrenēt šos te modeļus, kas izgūst jums vajadzīgo informāciju no dažādiem dokumentiem. Piemēram, man patīk pašam šie te scenāriji ar e-pastiem. Ne tik daudz varbūt Word dokumentiem un PDF-iem, kur nav starpība kāds tas mēdījis. Bet, piemēram, iedomājieties, jums nāk e-pasti. Un ļoti daudz, piemēram, datu analīzes tādos pasākumos, viens no datasetiem, ko es izmantoju bieži, ir saziņa ar Rīgas domi. Atvērti dati, jūs varat pamēģināt, par katru dienu ir ieraksti, un tur ir ļoti daudz saziņas ar Rīgas domi e-pastā tieši un telefoniski. Ja, un iedomājieties, ka tos e-pastus mēs vajam analizēt, nevienam viņi nav īsti jālasa, ja, bet mēs varētu izgūt to informāciju un balstoties uz izgūtās informācijas, piemēram, veidot kaut kādus scenārijus, jeb apkopot datus. Vēl viens pielietojums ir dokumentu anonimizācija, kur, piemēram, ja vajag pirms publicējot, te piemērs no tiesas administrācijas, atkal publicējot, piemēram, dokumentu tiesas nolēmumus, ir jāizvieto noteikti, piemēram, personas, koda daļas vai adreses vai līguma numuri un tā tālāk. Un parastais variants, protams, cilvēks parasti to nedarīja arī iepriekš, bija tā saucamās regulārās izteiksmes, regular expressions, jeb noteikumi. Mēs teicām, ja tur ir cipars atdalīts ar mīnusiņu, 6 cipari un 5 cipari, personas kods. Ja, tātad, jeb kā darbojās, tas arī stāsts, kā darbojās mākslīgais intelekts pirms mākslīgā intelekta. Respektīvi, tagad, lai atpazītu kaķu bildes, mēs dodam neironu tīklam miljonus kaķu bildes, un viņš iemācās, kā atpazīt kaķi. Kā jūs domājat, kā kaķus atpazina pirms 2005. gada? Tur rakstīja noteikums, ja ir āplis, 2-3 stūrīši augšā, pa vidu vēl tādi ovāliņi, un pa vidu tāds tur, tas ir kaķis, ja? Un tādā veidā. Un līdz ar to pielietojot mākslīgo intelektu tieši konkrēti lielos modeļus, ja? Un atbildot arī varbūt par to drošības jautājumu īsi, ja es jūs arī aicinātu, un es domāju, ka to mēs varbūt aicināsim vairāk nākamreiz, kad mēs runāsim par tiem risinājumiem, kad censties tos risinājumus taisīt tādus, kurus jūs varat izpildīt pie sevis. Tas nozīmē jūsu korporatīvajā tīklā. Visdrīzāk tas klasiskais risinājums parasti ir konteineris. Jums iedos konteineri, jūs viņu uzstādīsiet pie sevis to konteineri un uzreiz varēsiet lietot tos rezultātus. Un šeit arī mēs dzirdējām par mašīnu mācīšanos, bet ir arī tāda mašīnu mācīšana, ja, kas arī kļūst ļoti populāra. Tas nozīmē, nevis mēs iedodam datus algoritmam un viņš iemācās, ja, bet mēs kā lietotāji mācam, mēs rādam. Piemēram, šeit ir tas pats datu anonimizācijas piemērs, kur ir interfejs, un iedomājieties, jūs ielādējat šo te nolēmumu tiesu, un jūs kā lietotājs sakat, tā ir iestāde, tas ir personas konts, tas ir konta numurs. Jūs tā kā lietotājs mācat mašīnu. Ja? Un tas ir tāds principiāli atšķirīgs veids. Pirmkārt, jums nevajag daudz datus, ja? Jo parastais pieņēmums, ka, lai uztaisītu vispār kaut ko iedzīgu, vajag ļoti daudz datu. Bet nē, parasti vajag ļoti kvalitatīvus datus. Ja jums ir maz, bet augstas kvalitātes dati, tas ir labāk nekā jums ir daudz apšaubāmas kvalitātes dati. Ja, līdz ar to atkal padomājiet par scenārijiem, kur jūs, piemēram, jūs sakat, mums nav tādi dati un mēs nevaram īsti uzticēties, kā viņi tur iemācīsies, bet ja mēs varētu viņu pamācīt, piemēram, parādīt, ka šis ir, iedomājieties, jūs meklējat, šaubīgās transakcijas kaut kādas, ja, valsts kasē vai kur, un jūs nevis iedodat datus un sakat, skaties, kur tur šaubīgās transakcijas, bet jūs sakat, reku, šī ir šaubīgā transakcija, šī arī, ja, un tad dodat iekšā datus, un viņš saka, es atradu šo es neatradu, un cilvēks, viņam ir vairāk kontroles, jo viņš gan apmāca, gan pārbauda šo rezultātu. Ja? Tas arī viens no tādiem pielietojumiem, kad mēs mācam mašīnas, piemēram,
tipiski tas ir visās rule engine, ja, jeb šajos uz noteikumiem balstītās sistēmās, kas ir super populāras valsts sektorā. Ja es parādīšu piemēru no valsts ieņēmuma dienesta, un tas ir iemesls tam ir tas, ka tas ir izskaidrojams. Ja, jo arī tas, ko Artis teica, ka jums nedara valsts sektorā, arī nekur nedara, ka jūs iemetat melnajā kastē jautājumu, un viņš saka, 5. Jūs sakat, 5 tak 5, ja? Ko tad? Jums nedara. Jūs sakat, kāpēc? Kaste saka, es esmu melna un neko nesaprotu, 5. Jūs sakat, nedara, kaste ārā, ja? Sakat, labāk mums kaut ko, kur mums ir vairāk kontroles, mēs vairāk saprotam, kā iegūtas rezultāts, ja? Tāpēc šīs te noteikumu engine ir super populāri un ļoti vienkārši. Šeit ir tas stāsts par tām nākotnes kompetencēm, ja, kur es pieminēju jau, ka, piemēram, par ko ir vērts padomāt, ir kaut kādas tādas sarežģītākas lietas, kur jums vajadzētu, ja jūs varētu kaut ko noprognozēt, ja, tad tas dotu kaut kādu ļoti lielu rezultātu, bet jums arī jāsaprot, kā varbūt jāmaina kaut kādas lietas uzvedība vai nosacījumi jau šodien. Šeit ir viens piemērs, arī var padomāt par datorredzi, ja, kā es parasti saku, ka tajā cīņā sensori pret datorredzi uzvarēja datorredze. Ja, kādreiz gribēja visur salikt sensorus un visu tur vadīt arī ražošanā, bet tagad liek kameras un no attēla izanalizē attēlu. Un te ir viens patiesībā no viena hakatona, lauka atbalsta dienests. Kā jūs zinat, lauka atbalsta dienests gadā saņem 10 000 bilžu ar nopļautu zāli. Ja, priekš kam, kā jūs domājat? Loģiski, to sūta šo te zemju īpašnieki, lai saņemtu maksājumus. Ja, jo pietiek ja tu pierādi, ka esi nopļauj zāli, tev samaksā kaut kādu maksājumu. Un ko darīja lauka atbalsta dienestā? Viņi skatījās bildi pa bildei un skatījās, vai nopļauts vai nav nopļauts. Interesanta nodarbe, vai ne? Un ko izdevās izdarīt, patiesībā izmantojot šos te neironu tīklus, diezgan vienkāršus, ar ļoti augstu varbūtību varēja atpazīt attēlā, vai ir nopļauta un novākta zāle. Dažreiz tur govis tajā bildē trāpa, un tad algoritms spēja izdarīt. Ja? Tā kā datorredze arī ir super tāda interesanta lieta. Tur, protams, arī GDPR, ja mēs gribam par cilvēkiem kaut ko darīt. Bet viens arī stāsts no datorredzes tādas industrijā ir tas, ka lielveikalu ķēdē uzlika kameras, lai pētītu, kur cilvēki iet un kādas preces kopā pērk un kur būtu izdevīgāk. Ja jūs zinat noteikti to klasisko stāstu no tā, kā palielināja šo te alus pārdošanu, noliekot klāt autiņbiksētiem. Ja? Jo tēvs gāja pēc autiņbiksētiem un ieraudzīja, alus. Ja? Tā palielināja alus pārdošanu. Lūk, un pētot šo te kameru datus, izpētīja to, kur tad vajadzētu izvietot kožļājumās gumijas, lai palielinātu pārdošanas rezultātus. Kā jūs domājat, pie kurā šobrīd kožļājumās gumijas ir pie kases? Ja? Kurā vietā, pie kuras produktu grupas novietojot kožļājumās gumijas, palielinātos visvairāk to pārdošanā? Gandrīz. Izrādījās pie augļiem. Tur, kur apelsīni, banāni, ja novietot tur kožļājumās gumijas, pārdotos labāk. Un to izpētīja vienkārši ar kamerām pētot ceļus. Ja. Te vēl viens piemērs, arī analizējot klientu apkalpošanas centrus. Ja, iedomājieties, ir klientu apkalpošanas centru tīkls. Es pieļauju, ka līdzīgas lietas izmanto arī skolu tīkla analīzē. Un, dažādi, tur, kur mums vajag geogrāfiski izvietot vietas atkarībā no sociālo-ekonomiskajiem parametriem kaut kādiem. Ja? Un te, piemēram, analizējot iedzīvotāju skaitu, e-pakalpojumu skaitu, ceļu skaitu, jo ļoti daudz šo atvērto datu jau ir pieejams. Jums pat datus nevajag. Ja? Jūs sakat, ej uz OpenGov.lv, Data.gov.lv un ņem atvērtos datus un izmantojot šos te atvērtos datus, piemēram, ir viens no maniem mīļākajiem datasetiem tiltu skaits. Ja? Ņem tiltu skaitu un reiķini, kur izvietot, piemēram, skolu,
klientu apkalpošanas centru vai kaut ko tādu. Jā, un šeit ir šis te valsts ieņēmuma dienesta piemērs, kur daudzas lietas tiek izmantotas un risinātas balstoties uz šiem te rule engine'iem, kur tieši biznesa lietotājs tā kā definē to algoritmu. Viņš ievada šos te nosacījumus, jā, piemēram, riskošanai. Viņš saka, ja tur uzņēmums lielāks par tik, vai tur tas un tas un tas un tas un tas, un rezultātā tiek iegūti dati apkopojums, ko var analizēt. Un arī konsultējoties ar valsts ieņēmuma dienestiem Eiropas Savienībā, viņi teica, jā, ka viņi arī izmanto tikai rule engine'us, lai būtu izskaidrojumi, jā, jo nopietni lēma un tā tālāk. Lai gan es atceros, ka vienā no tādām sapulcēm tur bija replika no Nīderlandes ieņēmuma dienas, kur viņš teica, tiesa gan mūsu premjeras zaudēja amatu dēļ viena tāda nosacījuma. Bija tā, es tā arī nepaprasīju, kas par nosacījumu. Jā, un kā tad jums tikt pie tās savas idejas? Es ceru, ka jau ar visiem šiem stāstiem jums jau galvā, jūs jau niez rokas pieteikties un piedalīties un pārbaudīt, ja? Jo šī tiešām ir tā unikālā iespēja, ka jums nav nekāda riska. Protams, ja jūs dodat kaut kādus datus, jums jāsaskaņo, jo vēsturiski ir bijis iestādes, kuras nāk, saka, mēs gribam, bet pēc tam pārbauda un saka, nē, mums neatļāva tomēr šos datus jums iedot. Ja? Es domāju, ka mēs varētu palīdzēt ar anonimizāciju, ja, piemēram, mums ir dati, par kuriem jūs šaubaties, ka jūs varētu dot viņus priekš tāda hackathona. Latvijas universitāte noteikti varētu padomāt, varbūt piedāvāt anonimizēt šos datus pie jums, lai varētu tos izmantot, bet tas ir cits stāsts. Šeit ir formula, kuru man pagāja vairāki gadi, līdz es viņu atklāju vienā no tajām grāmatām, ko es jums rādīju. Man liekas, tā bija šeit tāda sarkana ar acīm. Ja, no tās grāmatas tas ir kā pareizi domāt par to savu ideju. Jo kā noteikti nedomāt, ir tā, kā bieži vien pie manis atnāk kāds klients, un viņš saka, man ir 10 terabaiti datu, es gribu, lai jūs tur kaut ko atrodat. Ja, tas ir garām. Ja jums ienāk prātā tāda lieta, uzreiz tur sitiet sevi pa pakausi, kamēr izsitīsiet. Tas ir pilnīgi garām. Tātad pareizā formula ir šāda. Pirmais, jums ir jāiedomājas, ja es varētu to prognozēt, tas ir kaut ko, ja, tad tā būtu lieta. Ja, un es vienā tādā auditorijā arī, tur bija personāla vadītājs pārsvarā, un es teicu, es uzdevu šo jautājumu, saku, tas ir super grūti. Ja jums nenāk nekas prātā, tas ir normāli. Tāpēc, ka tas ir, ja jums būtu te daudz idejas uz šo te jautājumu, es te teiktu, ka, nezinu, jūs, tur ģēniji vai būsiet ļoti veiksmīgi tajā savā lietā, ko jūs darat, jo šitas ir tiešām ļoti grūti. Un kad es uzdevu šo jautājumu, saku, kas būtu personāla vadībā, ko jūs gribētu prognozēt? Un, ja tā padomā, diezgan daudz lietu, vai ne, ko varētu prognozēt tur? Atalgojums, darba ražīgums un tā tālāk, bet bija tikai viena roka. Viena roka, es saku, lūdzu, un saka, vai var prognozēt, kurā brīdī darbiniece ies bērnu kopšanas atvaļinājumā? Jā, es saku, laba ideja, jā. Bet mēs saprotam, ka grūti. Ja? Tas priekš manis tas ir, kāpēc ir grūti. Bet labi, jūs iedomājaties, jūs sakat, ja šo varētu prognozēt, vai tur izdomāt, vai aprēķināt, tad jums jāatbild uz jautājumu, kāds ir tas sagaidāmais rezultāts. Kā jūs to iedomājaties? 100%, tur kaut vai drusku, kaut vai tajā virzienā. Ja? Kas tas būtu? Nākamais ir, kāda būtu tā ietekme uz jūsu organizāciju. Iedomājieties, jūs varat prognozēt 100%. Piemēram, savā laikā runājot ar Rīgas nama pārvaldnieku, mēs izstrādājam viņiem tādu modeli, kas varētu prognozēt rēķinu apmaksas dienas. Respektīvi, cik kavēs vai pirms termiņa samaksās un tā tālāk. Kas viņiem ļautu, ja mēs varētu noprognozēt, cik laicīgi maksās rēķinu, tad mēs varētu saskaitīt, cik reāli naudas vajag uzkrāt, veikdot uzkrājumus, ja, un cik naudas vajag tur aizņemties vai vēl kaut ko. Kāda būs tā ietekme uz organizāciju? Viņu gadījumā tas ir varbūt investīcijas, tur, ja mums nevajag tik daudz naudas rezervēt, ja, mēs varam iesaistīt investīcijas. Un pats pēdējais jautājums par datiem.
kāda veida datus vajag, lai to izdarītu. Ja? Nevis man ir 10 terabaiti dati, vai kaut ko tur atradam, ja? Bet dati ir pats pēdējais jautājums. Un kā tad pieteikties uz to ideju? Tad praktiski tajā brīdī, kad pasākums jau tuvojās noslēgumam, un mēs gaidīsim jūs tepat, ja? Un šodien tad mēs gribam, lai tie, kam ir ideja, vai tie, kas domā, ka obligāti izdomās to ideju, jo atteikties arī varēs viegli. Ja? Jūs varat pieteikties, mēs pierakstīsim jūsu kontaktus, jo pēc tam mēs ar jums sazināsimies atsevišķi, lai noformētu. Ja? Mēs jums palīdzēsim noformēt to ideju. Es jums iedošu arī paraudziņus no tiem, kas iepriekš ir stāstījuši un prezentējuši idejas, ja? Lai varētu pašpikot, kā tas izskatās, lai labāk sagatavotos. Ja? Es parasti rekur mūsu tālruņi e-pasti, lai jūs varat sazināties. Parasti man ir piebilde, ka droši dodu telefonu, jo tāpat neviens nezvana. Ja? Šajā gadījumā ceru, ka būs savādāk. Jūs piezvanīsiet, lai pieteiktos. Jā, kaut kā tā. Paldies liels Aldim. Tātad mēs esam tikuši ļoti laicīgi cauri gan pielietojumu piemēriem, gan arī tiem soļiem, kas ir jāveic, lai izvirzītu savas idejas. Līdz ar to mēs esam mazliet ātrāk nonākuši pie jautājumu un atbilžu sekcijas. Tas vienkārši nozīmē, ka mums būs vairāk laika jautājumiem un atbildēm. Bet tad es pateikšu informācijai, ka mēs darīsim tā, ka vispirms jautājumi no auditorijas, un, ja būs laiks vēl, mēs varam atbildēt jautājumiem, kas ir iesūtīti tad attālinātajā čatā vai jautājumu sekcijā. Un, ja mēs nevarēsim paspēt visiem atbildēt, tā kā cerams, ka jautājumu ir daudz, tad mēs attālinātos jautājumus atbildēsim rakstiski. Ja? Tā kā droši vien mēģināsim atbildēt rakstiski. Labi, tad... Jā, vai vienkārši ar par savām idejām pārjautāt, pārliecināties, jā, vai tas ir interesanti. Tā kā mums visi trīs mūsu šodienas prezentētāji ir gatavi atbildēt, jā, lūdzu, jūsu jautājumi. Vai pārdomas? Jā, drusku tu steidzies tā kā pa priekšu, ja, vēl jādabū tas risinājums. Tā ir laba problēma, ko risināt. Varu tikai nokomentēt, ka, piemēram, pētot, kā Lietuvā to dara. Lietuvā ir speciāla asociācija uztaisīta, kā aģentūra valsts sektorā, kura, piemēram, rīko šāda tipa hakatonus un pēc tam palīdz valsts iestādēm pareizi iepirkt tās lietas. Ja? Jā, labi. Un es teiktu, ka arī, lai tur varbūt neuzvārītu okeānu, tad mums ir padomā dažādas lietas, kā to varētu varbūt risināt. Šobrīd ne tik ļoti iedziļinoties, bet tajā brīdī, kad būs tās reāli tādi tāds, piemēram, situācija, kā to risināt, tad var padomāt dziļāk, bet tā ļoti ātri, piemēram, viena lieta ir valsts datu centri, kā piemēram LVRTC, ja, kur var izvietot gan jaudas, visas nepieciešamās. Ja mēs runājam par lieliem modeļiem, kas ir vajadzīgi, kur es gandrīz pārliecināts, ka šī hackathona rezultātā nebūs tādi, kur vajadzēs, nezinu, kaut kādas jaudas. Ja? Nebūs tā. Būs diezgan tādi vienkārši risinājumi, un tomēr es aicinu šīs pasākuma ietvaros, es aicinātu varbūt uz tādiem proof of conceptiem, kur jūs varat pārbaudīt to savu ideju. Ja viņa strādās, jūs tad tālāk domāsiet, kā iepirkt to ideju. Varbūt sadarboties ar tiem idejas izstrādātājiem, jo mēs jūs jau savedam šeit kopā, un jūs jau patiešo pēc tam varat komunicēt un,
salīgt vai kaut kā izdoma sarunāt, kā jūs turpināt to darbu vai pasūtīt kaut kur. Jā, tās jau tur tālāk risināmas problēmas, es teiktu. Jā, lūdzu. Jā, tas ir iespējams. Mums bija arī hakatons, piemēram, Latvijas valsts mežiem. Latvijas valsts meži varbūt visadvancētākie Latvijā šobrīd. Viņi izmanto satelīta bildes, ir augstas izšķirtspējas, zemes izšķirtspējas, maksas, bezmaksas, tur tādi sentinel satelīti. Un, ja, piemēram, Latvijas valsts meži var saskaitīt koksnes apjomu no satelīta bildes. Ja, protams, mēs varam arī analizēt tur, vai tas ir īstais lauks, vai tas bijis no turienes. Turpat, es domāju, ka turpat vienkāršāks variants no bildes, no geokodinga informācijas, no fotogrāfijas, drīzāk to vajadzētu ņemt nevis no satelīta bildēm, bet var arī no, respektīvi tā satelīta attēli, ja mēs runājam, piemēram, tur par plašākām lietām, pilsētu vides analīzi, ja, piemēram, to pašu satiksmes plūsmu, nenotīrītos jumtus un vēl visu kaut ko to var no šīm te bezmaksas satelīta bildēm pat analizēt. Vēl kādi? Jā, lūdzu. Jā, sākšu varbūt no otrā. No praktiskas pieredzes būs dažādi. Ja? Un mēs centīsimies panākt to, ka ir vairāki risinājumi, ja, jūsu idejai, kas nozīmē, ka var gadīties, ka ir risinājums, kuru var uzreiz izmantot. Ja? Var tā gadīties. Un var gadīties, ka viņš būs tāds pavisam tāds zaļš, tāds vairāk varbūt vizualizācija un tā tālāk. Tad ļoti dažādi, bet no tām rezultātu prezentācijām jūs vienmēr varēsiet saprast, kāpēc ir tik tālu. Nezinu, pietrūka laiks vai tā ir ļoti sarežģīta risinājuma problēma, jo es teiktu, ka jums pats svarīgākais, kas jums ir tā ideja, jūs skatāties tos risinājumus, un jums vajag saprast, vai šo risinājumu var saprātīgā laikā izveidot. Ja? Novest līdz galam. Atcerieties to slaidu par R&D. Ja? Jums, pat, ja tur jūsu ideja tur super duper, neieguldīsiet jūs miljonu. Ja? Tas nav. Jūs mākslīgā intelekta risinājumā, tas ir, nezinu, līdz tur 100-150 tūkstoši, tas ir griezti absolūtie. Ja? Un tas nozīmē, ka jums jānovērtē, cik tālu tas risinājums ir ticis un kāpēc. Ja? Un cik tad ir pietrūkst varbūt līdz tam rezultātam. Jā. Tā līdzīgi kā bija tas Netflix stāsts, ja? Ka jūs varat redzēt kaut kādu spektru risinājumu. Un mēs centīsimies izvēlēties nedaudz ideju, un daudz grupiņu. Ja? Un atbildot uz to pirmo jūsu jautājumu, kā tad jūs nodrošināsiet? Pirmkārt, mēs garantējam. Ja? Ja, un šajā gadījumā iepriekšējos hakatonos ir bijis līdzīgos pasākumos. Mēs aicinām šo lokālo mašīnu mācīšanās kopienu, kur mums ir apmēram 1500 to biedru, ja, kur ir piedalījušies, kur ir entuziasti, kuri nāk. Bet šajā gadījumā mums ir super garantija, un tie ir
fizmati un optometrijas studenti, ja, kas varbūt ir pat vēl kvalificētāki nekā entuziasti, ja, kas šīs te problēmas risinās. Tas ir mūsu... Bet par to, ja būs ļoti daudz ideju, bija jautājums arī par to, ja būs ļoti daudz idejas. Cerams, ka viņas būs, bet mēs plānojam šādu veidu hackathons taisīt regulāri. Tas, cik bieži tas būs atkarīgs no tā, kāds būs iznākums šim tieši hackathonam. Ja būs idejas, ja būs ļoti, ļoti, ļoti daudz idejas, mēs centīsimies saprast, ko mēs varbūt sasegmentēt un kuras realizēt šī hackathonā un kuras mēs varam uztaisīt citā hackathonā. Tā būtu tā mūsu ideja. Jā, maza piebilde. Mums ir daudz studentu. Sākam atkārtos, bet viņiem vajag prakses darbus. Jā, viņiem ir tāda maza praksa, akadēmiskā praksīte uz 2 kredītpunktiem. Tā ir tāda, ka viņi nesēž kompānijā vai uzņēmumā. Tas ir akadēmiskā praksa. Arī tur viņi dabūna idejas kaut kādas, viņi var iedot viņiem, teiksim tā, te tiks risinātas vairākas problēmas kārtīgi ar daudzām grupām. Jā. Bet tātad, kas, teiksim, neko paliek pāri, bet varbūt kas netiks uz vietas atrisināts, jā, tātad vēlreiz mums ir prakses vietas, studentu darbi, ja, kur arī var tādas lietas risināt. Ja vajag sarežģītāk vai kvalitatīvākus risinājumus, ir projekti ar laboratoriju, ja, var saslēgt, kā mums piesa valsts kase projekts pašlaik, piemēram, kur mēs risinām jau kvalitatīvāk, paņemam uz doktorants vai kvalitātīvāks cilvēks, un tad risinām šos problēmas. Ja. Bet tātad šīs idejas, ja jūs gribat kaut risinājumus, tad tik un tā, domājiet par mūsu studentiem. Jā, bet pirms es dodu vārdu, atcerieties par to telefonu, kuru tāpat neviens nezvana. Parasti ir tā arī ar idejām. Mēs sagaidām, ka mums būs 5. Ja tā būs super veiksme, ja mēs dabūsim 5 idejas. Ja 5 iestādes, teiksim, pieteiksies, tā būs super lieta. Jā, lūdzu. Man liekas, īstenībā, ka tā viena varētu ne visai labi derēt, bet kā mēs varam labi parunāties, lai nav tā, ka mēs piesakam 3, no kurām 2 ir galīgi nederīgas. Jā, tagad būtu normāli laiks, ka mēs šeit tiekam ir tās idejas, tad aizkavēsies drusku ilgāk, un mēs varam nedaudz pakonsultēties, parunāt. Jūs sakat, man likās, ka tā varbūt, nezinu, varbūt tas ir kosmos, ja? Tur varbūt nē, arī pastrādāt pie tās idejas, un ja jūs to gatavi turpināt, ja, mēs arī vēlāk ar jums sazināsimies un piestrādāsim pie tās lietas. Vēl? Jā, dažus es rādīju. Mums bija tāda hackathonu sērija ar Latvijas Universitāti un Microsoft kopā, jā, kur es rādīju, bija piemēram lauka atbalsta dienas, tas no turienes, klienta apkalpošanas centri no turienes, tiesa administrācija no turienes, jā, vairāki šādi te ir bijuši, tādas, jāmeklē internetā, kur tas publicēts. Internets, kā zinām, atcerās visu. Bet es jums aicinātu, pirmā doma, it kā liekas, vajadzētu piemērus paskatīties un tā uztaisīt to, ko viņiem. Bet es jūs aicinātu tā nedarīt, bet skatīties pēc tās formulas, ko es jums iedevu. Jums jāizdomā, ko jūs uzlabosiet. Un tāds, primārais jautājums jums ir biznesa procesi, jeb, pareizi valsts sektorā tiek darbības procesi. Un jums jādomā, kas ir tie darbības procesi raksturojošie lielumi, kas notiktu teorētiski, ja, ka viņus varētu kaut kādā veidā uzlabot. Un tas ir šis. Jums jādabū šeit vismaz šajā klucītī pāris tās idejas. Jā, lūdzu.
Jā, tad visiem, tad varbūt mēs jau tuvojamies tam noslēgumam. Tātad kārtība tūlīt jau mums vēl pēdējie vārdi no Jāņa laikam. Jā, un vēl jautājumi, bet iezīmējot to finālu, tad vēl dažas minūtes, un tad mēs teiksim jums lielu paldies par šo visu pasākumu, cerībā, ka tas jums deva tādu impulsu, idejas, padomāt un tā tālāk. Bet tie, kas gatavi jau pieteikties vai parunāties, mēs jūs gaidīsim šeit priekšā. Ja, jūs varat atnākt, mēs parunāsim, mēs pierakstīsim jūsu kontaktus, pakonsultēsim un jau parunāsim par nākamajiem soļiem. Bet tas nozīmē, ja jūs vai no aiz kautrības, ja, vai no aiz vēl kaut kā domājat, aiziesiet tomēr prom un pēc tam izdomāsiet, ka gribētu piedalīties, jūs vienmēr varat uzrakstīt un piezvanīt. Un teikt, es pārdomāju, es gribu piedalīties. Es arī īstenībā papildinātu, ja pieņemsim, jūs izdomājat, varbūt kāds no jums negrib ideju dot, bet grib pavērot, kas notiks vai kādas idejas tiks realizētas, jūs arī būsiet laipni aicināti uz pašu hackathonu otro pasākumu un trešo sesiju, kur būs otrajā attiecīgi tiks prezentētas idejas, kuras ir izvirzītas, un trešajā tiks prezentēti rezultāti. Droši jūs būsiet laipni aicināti. Varbūt jums radīsies pēc otrās vai trešās sērijas kādas idejas, un jūs varēsiet piedalīties ar savu ideju nākamajā hackathonā. Jā, to es arī piedalīties sērijas pasākumos. Jūsu kolēģi nāks un prezentēs idejas, vienmēr ir forši atnākt un paskatīties, kā viņi tur mocās, ja? Un cik viņiem labi sanāk. Un tas ir tas lokālais piesitiens, ko nevarēs tur nekur citur iegūt. Un, protams, tas fināls, kad tiek prezentēti risinājumi, tad ir tas pats sāls. Ja? Jo viens tāds fakts interesants par to, atcerieties lietu prognozēšanu. Un, kad es prezentēju, atsūtu tur rezultātus, es aizēju pie tiesas administrācijas, saku, rezultāti tādi. Un tur bija tāda novirze, diezgan tāda normāla, plus mīnus tur diezgan varbūt tur pat mēneši. Ja? Tas nozīmē, ka lieta prognozē kā uz 8, plus mīnus 2 mēneši. Ja? Diezgan liela tā kļūda. Un viņi tādi skatās uz tiem rezultātiem un saka, jā, mums jau likās, ka būs super precīzi, ja? Un tā. Es saku, kā lai pārvā. Es saku, varbūt izdarām eksperimentu, aiznesiet tos lietas, uz kurām trenējās algoritms, un iedodiet saviem tiesnešiem, un paskatīsimies, kādas bija viņu prognozes. Un viņi aizgāja, tur izvēlējās tiesnešus, un tiesneši kļūdījās vairāk nekā algoritms. Un tad viņi teica, nē, ļoti labi rezultāti. Un tādi stāsti, vienkārši arī jums dod tādu, tā domāšana, ka nav jāsagaida, ka būs super augsta kvalitāte. Ja? Nevienmēr tas ir vajadzīgs. Dažreiz tas ir vajadzīgs, bez tā nevar, bet dažreiz pat pietiek, ka tas algoritms ir 70%, 80% precīzs, jo tas dod jums to sapratni. Labi, pietiks laikam runāt. Ir vēl viens jautājums. Ja? Varbūt vēl kādam klātienē ir kāds jautājums. Droši. Jā. Jā, par to tad vēlāk es jums izstāstu. Šeit bija tāds, es vēl tad nolasīsim, kas bija šeit. Šeit bija jautājums pār. Tā ir viens, ir vēl, man liekas, ka ir 2. Viens jautājums ir, sakiet, kuriem dokumentiem ChatGPT var sagatavot kopsavilkumu pēc linka. Ir tā, ka ja jūs ir algoritmi, kas piekļūst internetam, bet ja mēs runājam par algoritmiem, kas piekļūst kaut kādiem resursiem, viņi nav tīri algoritmi, kas atcerās visu internetu, bet viņiem ir pieeja pie datubāzēm, un īstenībā ir tādi risinājumi, ko var veidot, kad jums ir jūsu modelis, un viņam ir iespēja piekļūt jūsu datubāzei un veikt secinājumus no jūsu datubāzes. Ja jūs vienkārši iekopējat, viens variants ir iekopēt visu dokumentu ChatGPT, līdzīgi kā es to darīju savā piemērā. Ja viņš nav ļoti, ļoti garš, tur ir ierobežojums uz zīmēm, ko viņš var apstrādāt, nokopēt visu un ielikt iekšā. Bet, ja tā ir datubāze, kur ir ļoti daudz dati, tad ir jātaisa alternatīvs risinājums, kas liktu šim modelim skatīties uz datiem, kas var mainīties ikdienu vai ik sekundi.
Un tas ir tāds izaicinājums, ar ko pašlaik arī ir dažādi veidi risinājumi, kas ar to var atrisināt, vai vismaz cenšas atrisināt, bet tas, es domāju, arī varētu būt aktuāli, jo ne visi dati ir publiski pieejami. Šeit jautājums bija par publiski pieejamiem datiem, bet tas uzreiz paver jautājumu, kad, pieņemsim, jums ir sava datubāze, bet jūs negribat, lai modelis būtu trenēts uz tiem datiem, jo tad viņš attiecīgi zina to informāciju. Tad jābūt mehānismam, kā jūs varat izmantot šo modeli, lai viņš varētu atsaukties uz jūsu iekšējo datubāzi un atbildēt uz jautājumiem. Pieņemsim, jā. Tas bija nedaudz vēl pastāstot par publiskiem datiem, bet par privātiem datiem, bet publiskiem datiem ir algoritmi, kas to dara. Man liekas, ka tas pats, ja konkrēti algoritmu saucam BARD, Googles viņš var piekļūt un iespējams arī Perplexity algoritms, kas arī balstās uz ChatGPT, ja es nemaldos, un viņam ir iespēja arī piekļūt ārējiem resursiem, norādot linku, viņš pasaka, kas tā kā apkopo, kas ir tajā linkā. Bet, ja gribēs uzjautāt kaut kādu jautājumu, likuma LV, vispārīgs kaut kāds atbildēt uz jautājumu, kas var balstīties no visiem kas balstās uz visiem likumiem likuma LV datubāzē, tad ir jātaisa atsevišķs risinājums, kas būtu sarežģītāks. Viena piebilde, ka domājiet vairāk par zināšanām, nevis par datiem un tekstiem, ja? Jo lielākais iegūms būs nevis no tā, ka mēs sagāzīsim kaudzi ar dokumentiem, mēģināsim no viņiem kaut kādu jēgu izdabūt ārā, jo zināšanu apjoms tekstā nav tik liels. Tikai neliela daļa visa pasaules zināšana ir tekstā. Bet domāju, galvenie ieguvumi ir tad, kad jūs spējat pārvērst tās zināšanas, jo jūs iedomājaties katrā darbības procesā, jums šobrīd ir cilvēki, kuri zina kaut ko, ja, un tāpēc viss sanāk. Kā tās zināšanas izgūt no viņu galvām, ielikt tajā algoritmā, aprakstīt un padarīt vispār pieejamākas vai ātras, piemēram. Tas ir tas lielais iegūms. Kā tās zināšanas apstrādāt? Šeit ir ienācis vēl viens jautājums par prognozi hotdesk zonās vietas, respektīvi prognozēt, cik katrā dienā būs prognozēti hibrīda darba režīmā, cik darbinieki atnāks konkrētajā dienā uz darbu. Jautājums ir, vai šīs tehnoloģijas var efektīvi izmantot, lai veiktu šādu veidu prognozi. Ātra atbilde ir easy. Es teiktu, depends. Vai Jālis saka easy, varbūt easy. Bet tas ir atkarīgs no datiem, kas jums ir. Un, ja jūs vēsturiski esat reģistrējuši, cik daudz cilvēku jums nāk, tad var mēģināt arī šo prognozēt. Bet droši ar šo problēmu var vērsties. Ja jautājums beigās ir, kāds ir iegūms. Ja tas ir, beigās, kāds ir iegūms un vai tā investīcija prognozēt vietu skaitu ir tā vērta. Ja jā, tad mēs varam par to runāt, un jūs varat uzrakstīt šo problēmu detaļās, kāda informācija jums ir pieejama, ko jūs vēlaties, kāds ir jūsu iegūms un kāds tas mērķis. Cik būtiski ir. Tas tā ir atbilde. Jā, un mēs visu laiku jūs iedrošinājām, bet vajag arī nedaudz pabaidīt. Mans personīgais viedoklis, ka veiksmīgi mākslīgā intelekta vai arī mašīnu mācīšanās risinājumi veiksmīgi ir vienradži. Tas ir tāds retums. Nevis es paņemu jebkuru ideju un tagad bāžu datus un sanāk. Ja? Nē. Ļoti daudz neveiksmes ir. Ļoti daudz, vai nu tas ir par dārgu, vai neprecīzi, vai nu interesanti, bet neliederīgi. Kā tās vietas. Ja? Saskaitījām, vajag interesanti, ja? Kāds ir iegūms. Un jāpatur tas prātā, ka veiksmīgs risinājums ir vienradzis. Bet papildinot, ko tikko Aldis teica, tam nevajadzētu jūs atturēt, mēģināt to darīt, jo tieši tā. Jā, un kā es teicu, arī savā prezentācijā, ko es gribēju uztvērt, sliktākajā gadījumā tas, ko jūs iegūsiet, ir sapratīsiet, cik jums ir labi dati un cik kāda ir jūsu datu kvalitāte. Ja arī jums nesanāks, tas varētu būt jūsu iegūms. Vai ir vēl kādi jautājumi? Pārējai būs e-pastās. Tad es došu vārdu Jānim Valēnim, lai viņš arī noslēdz šo hackathonu. Pēc tam mēs gaidām pie galdiņa interesants, kas uzreiz ir.
ir gatavi parunāties un pārējos e-pastā vai caur telefonu. Nu, labi, noslēdzošo vārdi varētu būt tā, ka mēs noslēdzam šo pasākumu. Bet mazliet vairāk pasakot par to, ka man tiešām prieks, ka... Ko? Lai man ir redz šie? Ok, tad, kad man ir prieks, ka tās pasākums ir sācies, jūs esat ļoti daudz atnākuši, tas ir ļoti labi, tāpat kā mūsu studenti uz šo programmu datu zinātnes, tagad redzu vēl vienu pozitīvu dimensiju, ja? Tā kā paldies jums, ka atnācāt, paldies, protams, Aldim Ērglim par šo te sadarbību un mūsu laboratorijas entuziastiem un darbiniekiem, ja, ka tas bija iespējams, viss šis pasākums, tā kā paldies visiem. Ir otrā daļa un trešā daļa, jūs redzējāt, man par to laikam vairs nav jāsaka, nāciet, skatieties, kā tas notiek, ja tie arī nebūs jūsu risinājumi, tad tie būs kādam citam, bet jūs redzēsiet, kā tas notiek, un pēc tam varbūt tiešām nākošās idejas nākošiem hakatoniem. Mēs bijām domājuši katru semestru vienu hakatonu organizēt, lai studentiem būtu pirmkārt iespēja viņos arī piedalīties, lai viņi redzētu, kā praktiski tās problēmas risina, un domājot arī par to, ka mūsu maģistra doktorantiem arī būtu šī iespēja piedalīties un risināt šos risinājumus. Bet nebaidieties, jau teicu, ka risinājumi būs, ja, būs profesionāli komandas, mūsu komandas, visu atrisināsim. Ja, un ja kaut ko mēs nevarēsim atrisināt, tad arī to atrisināsim, jo tāpēc, kad es saku vēlreiz, visādas iespējas. Latvijā ir tā viena mazliet problēma, kad dažkārt cilvēki nezina par cilvēkiem, vai dažkārt aizmirst par cilvēkiem, vai dažkārt ne jau speciāli nesadarbojas, bet varbūt nezinu vienkārši. Ja? Un universitātē ir liels intelektuāls potenciāls. Studenti, mums bieži vien bakalaura studenti, piemēram, matemātikas statistiķi vai matemātikas programmās pēc pirmā kursa viņiem var dot jau zinātnes problēmas. Pēc pirmā kursa viņiem ir desmitnieki, un viņi ir gatavi zinātniskām problēmām, viņiem paliek garlaicīgi, un viņi jau, ko es te studēju, man paliek garlaicīgi pārāk vienkārši. Ja? Un, lai nebūtu viņiem tik vienkārši, viņiem vajag challenge, viņiem vajag problēmas. Ja? Problēmas tādā pozitīvā nozīmē problēmas. Viņiem vajag problēmas, viņiem tāpat būs, bet problēmas tādā ziņā, ka viņiem jāsāk darbība īstenībā, gan zinātnisku, gan industrijā, ja, un jo vairāk jūs izmantosiet mūsu resursus, ja, Latvijā jāizmanto pašies savus resursus, ja, un tas ir tas svarīgais. Bieži vien vienkārši mēs par viens otru tā kā nezinām varbūt nedaudz, un tā ir tā, man liekas, arī problēma. Tāpēc mēs tos tiltus laužam, ja, mēs uzzinām vairāk viens par otru, un pozitīvā nozīmē, ja, virzamies uz priekšu sadarbībā. Ja. Tā kā paldies jums, ka atnācāt, ja, tad es domāju, ka mēs tad šodien slēdzam pirmo daļu. Slēdzam šodien. Neaizmirstiet, mums aizmugurē ir vēl bulciņas, ja, kafija, kuru ilgi neatdzīs vēl. Un uzēdiet vēl bišķiņ, lūdzu, apēdiet to. Ja, un tas ir vēl viens svarīgs faktors. Ja, kad jūs atnāksiet šeit, mēs varbūt kādreiz parādīsim arī 8. stāvu, to smuka panorāmu, bet šodien mēs nevaram, jūs esat pozitīvā nozīmē par daudz. Un tad atkal, citreiz. Ja. Tā kā, labi, tad uz satikšanos, sadzirdēšanos. Paldies, ka atnācāt. Ja, es slēdzu.